2025. gada 7. jūnijā Liepājas vēsturiskajā Orientierī Redanā karostas festivāla ietvaros norisinājās RTU Liepājas akadēmijas jauno mēdīju mākslas 2. kursa audzēkņu izstāde Laika josla. Šobrīd mēs esam kopā ar darba dienas grāmata autori Rebeku Lasmanu. Pastāsti nedaudz par savu darbu un procesu, kā to taisīja. Principā šis darbs ir mans daily shitpost. Tie ir klipi no maniem arhīviem un interneta. Man mīļākie klipi. Es vienkārši ieliku viņus tādā programmiņā, izmainīju freimus, padzēs kaut ko ārā, un tad viņš tā saglučojas kopā. Vai tev ir kas, ko teikt par tavu pārējo kolēģu darbiem? Man ļoti patīk šī izstāde. Man liekas, mums sanāca fantastiski. Izskatās viss ļoti labi. Es ļoti priecājos. Man ļoti patīk. Šobrīd mēs intervēsim jaunā sieviete darba autori Gabriela Daksni. Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas iedvesmoja šādam darbam? Man šim darbam iedvesmoja viss, kas man ir apkārt, jo viss ir iedvesmojoši. Kāda ir darba doma? Tas, ka mums, manuprāt, šajā āršķirīgajā pasaulē mums vajadzētu vairāk atgriezties pie tā, kas mums ir apkārt un novērtēt arī mazās lietas un to, ka tajās ir burvība. Kas tev sagādāja grūtības? Šajā darbā vislielākās grūtības, man patiesībā ir grūti to izdomāt, bet tā laikam lielākās grūtības bija nonākt pie tās idejas, kas tiešām ir patiesi man. Ar ko tika filmēts šis darbs? Ļoti labs jautājums, jo es filmēju savu darbu ar pildspalvu, kas ir spiegu pildspalvu pasūtīt no Temu, jo es negribēju filmēt ar kameru, kas iejaucās manā ikdienā, es gribēju, lai tā kamera neizjauc tos mirkļus, kas norisinās apkārt. Man liekas, ka mums izdevās ļoti jauka izstāde. Man ļoti patīk tas, ka tur ir svecis un apgaismojums, un tas, ka mums ir iespēja izstādīties Redanā, un šeit ir karostas svētki, un viss atmosfēra, un tā apkārt ir daba, un vienkārši viss ir brīnišķīgi. Mani sauc Marta Zomerovska, un es esmu darba Tavi celis autore. Kas tev iedvesmoja šim darbam? Mani iedvesmoja neveikls tetovējums, ko es redzēju uz vienas senas paziņas kājas, kas bija vārds Tavi virs ceļa. Marta, kas sagādāja grūtības tavā darbā? Man ir ļoti smags televizors, kurus pat nevar pacelt. Bija no sirds sarežģīti uzfilmēt video materiālu, jo man likās, ka es iztos ļoti stulbi. Tad arī bija grūti ierakstīt pašus DVD diskus. Kāpēc tieši DVD diski? Tāpēc, ka CD diski ir tikai priekš skaņas, un citi diski nestrādātu šim darbam. Man vajadzēja diskus priekš video un skaņas. Sveiki! Šodien mēs intervēsim darba pēdējais troksnis bija vakar autori Rēziju Terēzu Dubultu. Sveika, Rēzija! Vai tu varētu mazliet pastāstīt par savu darbu? Darbs par diviem mīlniekiem, kuri ir sastrīdējušies, un viņiem pēdējais troksnis bija vakar, jo tas bija tas strīds, un šobrīd viņi atrodas pie brokastu galda, abi ar saviem ego, katrs savā pusē, un viņi vienkārši sēž un nerunā savā starpā līdz brīdim, kad ierodās kaķis, un viņi savienojās savā lielajā ego telpā pa vidu. Vai tev pašai ir bijusi šāda pieredze? Kas iedvesmoja tavu darbu? Nē, man nav bijis tāda pieredze, jo es parasti netaisu brokastus, un tad, kad es ar kādu kopā, man parasti tā arī beidzās viss, jo mēs nerunājam. Parasti mums nav tas vidējais televizors, kur mēs sējam kopā. Varbūt visiem tas nav zināms, bet reiz ir 3 kaķi. Video bija redzams tikai 1. Pastāst lūdzu, kāpēc izvēlējies tieši šo kaķi? Tuta ir mans mīļākais kaķis, jo viņa ir visjaunākā, un es viņai braucu pakaļ, un viņa ar mani dzīvoja kopmītnēs 2 dienas pa kluso, tāpēc mums ir īpaša saikne. Kā mēs redzam, mēs esam sapulcējušies karostā, karostas svētkos.
Bet reizītē reiz dubult izceļās no mums visiem, jo viņai ir cepura, kas saka Itālija. Kāpēc tā? Jo ceļu redzu tikai miglātītu. Galvu domā tikai vispārīgi. Jā, gaiss silts tā kā Itālija. Izstāde un pasākums izdevās. Apmeklētāji un mākslinieki ir priecīgi un gandarīti par padarīto darbu un lieliski pavadīto vakaru.